Pareiz laiks ir 9:12 minūtes, dāmas un kungi. Elzbieta Puča, Kristaps Talbergs, un mums ir patiesas prieks šeit Radio Tev studijā sumināt un sveikt. Atver kopā ar Intāru Busuli ir šeit kopā ar mums. Es gribētu teikt un pieteikt šo kā duetu, ka mēs nezinājām, ka mums tāds ir nepieciešams Latvijas mūzikālis brīdim, kamēr viņi satikās. Brīnišķīgi. Klau, mēs noteikti klausīsimies dziesmu, arī stāstu par dziesmu, kā jūs sadarbojāties visu šo, bet pirms tam mēs ķersimies klāt tādam pārbaudījumam, kam iet cauri visi mākslinieki, kuri atnāk pie mums viesos, un tas ir, proti, spēle, kas tev skan. Jums austiņās skanēs mūzika, dažādi izpildītāji latviešu, ārzemju, un... Tātad, piedod, Kriksi jāpagriež skaļāk, ja? Kurš manējais? Tagad dzirdu. Un tātad, ja skan Prāta vētra, un tu pateiksi Kaupers, es ieskaitīšu. Ja skan Police, un tu saki Stings, es ieskaitīšu. Minūte laika. Ārzemju un vietējais. Minūte laika. Es nezinu. Tad nākamo. Jo minūte. Jo tas ir komandas darbs. Komandas, jā. Paļauties mēģini. Gatavi. Nu ko, dāmas un kungi, 3, 2, 1, visi pārējie spēlē līdzi. Britnī. Pareizi. Vārds, es zinu. Kivičs. Pareizi. Tīna? Ieskaitīšu, tu pateici dziesmas nosaukumu jau. You can leave your head out. Joe Cockers. Bērno 2000, pareizi. Weekends. Pareizi. Freds. Pareizi. Eminems. Pareizi. Gustavo. Es te jāvēr. Tas Džeks, kas uzvarēja Eirovizijā. Man vajag vairāk kaut ko. Labi, nākamais. Laiksuns. Pareizi. Dziesmu skaidri, jā. It's Friday again. Dziesmas nosaukums Friday. Vēlreiz to vienu, tas bija labs fragmentiņš, bet mēs viņu neuzminējām. Kas tas bija? Es zinu, kur jūs domājat. Jūs droši vien domājat šo. Jā, bet baigi veiksmīgi arī uz pusītēm. Es ar kaut Mēs ļoti labi, es to jums arī paziņošu. Tas ir tas Džeks, kas bija grupā, viņš eskrīja uzvir. Mans Bet jums ir 11 punkti, un tas šobrīd ierindo 4. vietā no visiem mūziķiem. Nav svarīgi, kur ir 1., 2., 3., kurš ir 5. vietā. Jā, tad 5. atstājāt putekļos Sudden Lights, Jūt, vēl Tempo un Legsdiņu un vēl daudz. Ideāli. Viss arī tur apakšā. Kur vēl labāk? Klau, draugi, mums liels prieks, ka mēs uz tāda laba pozitīva viļņa esam sākuši mūsu sarunu studijā, bet jums ir fantastisks, skaists, ļoti tāds emocionāli brīnišķīgs skaņdarbs tapis. Pastāstiet, kā tas tapa, varbūt pavisam īsi. Ja? Oi, pavisam īsi. Labi, pavisam īsi, tad pagājušā gadā man bija tāds ļoti drausmīgs gads, teiksim tā, un tad es kaut kā lēni sāku kārpīties no tā ārā, un es sēdēju tādā mazā būcenītē 3x3 metru, un es sapratu, ka man viss ir slikti. Un tur visāds gan veselības problēmas, viss kaut kas, un es sēdēju, es domāju, vienīgais, kas man interesē, tā mirklī tas, ka es neesmu sākus dziedāt, un tad es uzrakstīšu to dziesmu, tā ir principā par to, vai es drīkstu kāpt šajā burvīgajā industrijā iekšā. Tas to nozīmē, tas vai drīkst kāpt dziļāk. Un kur vēl pamatīgāk, kur vēl skaistāk, kur vēl, tā teikt, apliecinošāk tu esi iekāpusi. Arī Interi tā, es viņu nenormāli novērtēju, ka cilvēks bija vienīgais un pirmais cilvēks, kuram es pajautāju, tāpēc, ka es arī esmu tāds bišķiņš staigājošs klauns pa dzīvi, un es redzu, un tie, kas man sako digitāli, viņi zina, ka es tur kaut ko, bet tā, ka man ir jāraksta muzons, man iznāk kaut kāds beigās smeldzīt ārā, un tad es kādreiz domāju, ka tā nevar, ka tev ir jābūt kaut kādam konkrētam tur izskatam, konkrētai personībai, lai tu
varētu vienā veidā dziedāt. Un Inters pierādīja, ka nē, Inters arī viņš staigā, smējās un dzied ļoti dziļas dziesmas, un es domāju, nu, man ļoti rezonē tas, tāpēc. Ko Inters par šo visu saka, to mēs nozzināsim pēc dziesmas. Es jau mēms vispār. Dāmas un kungi, šeit pat mākslinieki ir uz vietas, ja ir kas sakāms 2720, 2720, WhatsAppā var arī sūtīt ziņu, bet šajā brīdī atvara Inters Busulis, vai drīkst kāpt dziļāk? Skaisti, brīnišķīgi, emocionāli, aizkustinoši, visi labie vārdi jūsu virzienā par šo kopdarbu un skaņdarbu Inter. Jā. Kur tu biji brīdī, kad Atver tevi uzrunāja par šo skaņdarbu? Un kas bija tas pirmais, ko tu nodomāji? Viss kā bija patiesībā. Man liekas, Facebook Messengerī es biju tajā brīdī. Tad mēs tur sarakstījāmies, rakstījām viens otram ziņas, un tad dalījāmies ar kaut kādām mūzikas pieredzēm un ar to, kas mūs interesē mūzikā un vispār, ko mēs domājam. Mums bija vienreiz, es jau šo triku izmantoju, ka uzjautāju, vai tu vari atskrolēt vaļā pirmo ziņu, ko tu... Nu, bet beidzi. Nu, bet kādam sāp. Nu, tiešām. Vai vari attīt? Un vai pirms šīs dziesmas un šīs sadarbības, vai jūs savā starpā vēl sarunājaties, vai arī tiešām atvertu ar to pirmo ziņu Pirmo arī aizmetni, nu tā kā sveiki, čau, man ir ideja par dziesmu. Bet zini? Ja pirms tam ir, tad mūs tas neinteresē. bet tieši kāda bija šī te... Jā, man ir Atvers Lakstīgalu, man ir. Šī pirmā ziņa no Intera. Kas tas bija, ka tu brauc kaut kur, vai ne? Jā. Čau. Kaut kāds fails. Es rakstu te, vai ir iespēja atsūtīt pilnu video? Tie, kas nezina, mēs jau zinām, ka Liena ir sociālo tīklu guru un TikTok zvaigzne. Man darbiņš ir tāds, jā, ka es visu laiku filmēju kādu kaut ko. Parādu to sarakstīt. Tas jau kļūst interesantāk. Kurā brīdī mēs par dziesmu sākām runāt? Man nevajag pikseļus, bla, 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 ok. Labi. Aha. Inters šobrīd skrolē Lienas... Pirmo reizi es atceros, kad es viņu uzrunāju. Es uzrunāju tev, tā, ka mums bija kaut kāds tur arī pasākums, ka mēs kaut kur satikāmies Ziemassvētkos kaut kad sen īstenībā, man liekas, gadu atpakaļ, ka es teicu, ka es rakstīs kaut ko un teicu, atsūc, paklausīšos. Un tad es arī aizsūtīju. Paldies. Reku ir. Čau, iepriekš ieminējis par albumčiku, ko gribu kādu koncertu ierakstu uztaisīt. Tu teici, ka varam kaut ko saštukot, lai atmet tev kādu dēmku. 2 manas dziesmas tikai supernovā, tāpēc beidzot sadošojos tev uzrakstīt un papakstīt ar savām dēmkām. Ja tev sanāk noklausies tās mašīnā uz tumbiņām, jo šie absolūti plikie varianti, kuri nebija plānot nevienam ausīm. Pirmie, kas būs zem šī ieraksta, būs ritīgi skaisti ideja, kā viņu sataisīt. Tev pārējie rezervītes. Aptuveni dzirdu virzienu, maybe, kāds no tiem tev labāk patīk, gaidīšu zina. Un es saku, čau, ļoti skaistas dziesmiņas. Nu, brīnišķīgi, klausties. Nu, paldies jums, paldies, ka jūs nedaudz atklājāt šo te aizkadru burvību, kas notiek, kad divi brīnišķīgi, talantīgi mākslinieki savā starpā sazinās. Un kā top šādi? Vienmēr vēl ir vieta izaugsmai. Tieši tā. Izpildīt. Paldies, ka jūs ļāvāt mums iekāpt dziļāk savā satikšanās stāstā, un mēs ceram, ka tas dziļums kļūs vēl aizvien lielāks. Paldies arī Interam par to, ka viņš atsaucās un rāda šo skaisto dziesmu, un paldies Atverai par to, kādu vispār skaistu mūziku tu Pagad 3 sekundītes, neaizmirstam, ka YouTube ir klips, izcils klips, ko režisēja Elvijas Pārputs, ļoti smuku uztaisīja, mēs tur spēlējam bowlingu. Kurš uzvarēja? Es vairs neatceros, man liekas, ka draudzība, jā. Rīga, Islanda Hotel arī milzīgs paldies, kur mēs varējām filmēt, tur viss bija smuki un forši, un mums baigi. Tā, reklāmas bloks. Paldies. Beidzam, jā. Var jūs, ka Inters ir nesen kaut kādā rādījā? Vēlreiz, lai absolūti brīnišķīgi šī diena. Paldies par skaņdarbu un būs prieks to atskaņot. Jā, Lienam baigais malets. Forši. Čau, tā. Čau. Dzīves stila radio. Radio tev.